parādīšu vienkārši, kas tas ir. Tātad šeit ir pamatiedzīvotāju goda tiesa, kas kriminalizē atomkara sistēmas, ja? Un tā ir pilna matrice ar sistēmām, arī tiesu sistēma tajā ir iekļauta. Tu man dzirdi? Ja? Un šodien tātad mēs sniedzam liecības tieši jautājumā par juridisko sistēmu arī. Un tāpēc Dievs tā ir salicis, kad taisnīgi tu esi tiesu sistēmas upuris, šobrīd ļoti aktualizējies. Un visi 69 cilvēki, kurus toreiz es laimīgā kārtā iefilmēju, kad jau tas tiesas process sākās, ja? Un tāpēc vismaz ir dokumentāla liecība par to, kā šis noziegums pret jums sākās tiesu namu. Nu, bija vēl vairākas lietas. Tie, ko noķēra vēlāk, tiesai atsevišķos procesos. Tāpēc, ja grib zināt to kopējo skaitu, tad ir jāapkopa pa visiem procesiem. Jo tur, es domāju, kādi 80-90 kopā ir. Ja? Jā. Mūsu pirmajā lietā tiešām bija 68 vai 69. Jā. Un mēs jau esam apkopojuši banku korporācijas noziegumu spektru, un šodien mēs strādājam ar tiesu sistēmas korporāciju. Un tieši 13. janvāra sacelšanās ir tāda vēsturiski ļoti nozīmīga sacelšanās, jo viņa tiešām bija uzreiz pēc tā, kā valdība parakstīja līgumu ar Starptautisko valūtas fondu. Un tas jau ir taisni, tas parādu jūks, ja, kurā tika tauta ielikta. Un šī sacelšanās līdz ar to bija ļoti pareiza. Viņa bija, varētu pat teikt, nepieciešama, un jūs taisni bijāt varonīgi šo darbu veikuši. Vai tāds skatījums uz šo sacelšanos ir arī tev pieņemams? Ka tāpēc, ka tā sacelšanās notika tieši tāpēc, kad Starptautiskais valūtas fonds arī vai kāpēc viņi notika? Kāds ir tavs priekšstats? Es neesmu tik kompetents valūtas fonda jautājumos. Nu, skaidrs, ka teiksim, es neesmu pētījis šo jautājumu, bet tas, ka viņu tie noteikumi ir tādi aizdomīgi, ja, teiksim tā, īpaši nepārtot, bet vienkārši, zinot, kas presē skan, jā, tā ir. Bet kāpēc tu tur biji? Kāpēc jūs tur bijāt pie Saeimas? Ja ne valūtas fonda dēļ, tad kāpēc? Jā, man kopumā apnika, teiksim, piegriezot, man šķita vairs nepieņemams pie varas esošo cilvēku nihilisms un nerēķināšanās ar tautu. Daudzos jautājumos, nevis tikai valūtas fonda un tur, tiksim, Pareks bankas jautājumā vēl kaut kā tā. Ja, tas viss kopā bija krājiens 11 gadus. Ja, visas banku sistēmas sagraušana. Visas banku sistēmas sagraušana jau arī bija tieši, un arī, protams, darba tirgus ir kaut kā nozakt, jo mums nav iespējas pašiem, savu darbu tirgu veidot. Tiešām notika jau pēc tam, jā, tā kā bankas sistēma grāva, gan pirms tam, gan pēc tam. Nu jā, tieši tā. Bet vispār darba tirgus jau nav mūsu rokās. Mēs nevaram noteikt savu darba tirgu, jo mēs nevaram noteikt, iespējot, ir aizliegts veidot iekšējā tirgus aizstāvību, ja? Un tātad visi produkti tiek veidoti ārzemēs līdz ar to. Un tāpēc arī ir izbraucis vesels miljonus jau gluži, ja? Un visā visumā pastāst lūdzu, kāds bija tas process, kas izreikinājās ar šiem 69 jauniešiem, varbūt tās pat 90, kā mēs runājam? Jā, process, teiksim tā, tiesai nevienu pašu brīdi neinteresēja noskaidrot kaut kādu patiesību, ja teiksim, noskaidrot, kāpēc notika. Viņu interesēja tikai notiesāt, ja, tikai tikt galā kaut kādā veidā represēt, ja, uzdevums ir represēt maigi, vairāk vai
mazāk, lai neizsauktu varbūt kādus protestus, bet represēt. Un galvenais nenopaskaidrot, kas tad īsti ir bijis. Un tas jau sākās ne tikai, tas tiesa jau bija tikai noslēdzošais etaps. Sākās tas viss policijā, turpinājās prokuratūrā un beigās arī tiesā arī tādā pašā garā. Kas ir pats galvenais? Ka krimināla procesā ir jānoskaidro cēloni. Jā, es tagad uz tikai nepateikšu tādu normas, bet, manā studiju, rakstiskajās, tas ir pamatots, jā. Ir jānoskaidro, kāpēc kaut kas notiek. Tad ir jāskata likumsakarīgās. Ja šāda trūma ir izcēlies, tad ir jāskata, kāpēc viņš izceļās. Kā viņi tagad Ukrainu atbalsta? Nav svarīgs tikai fakts, teiksim, vai izcēlās. Kas? Tā kā viņi tagad Ukrainu valdību atbalsta, Ukrainas dumpļi, vai ne? Ukraina tas ir, jā. Ukraina tas parāda divpolastību, jā. Tas, ka pie mums notiek tāpat, ka mēs nevinnējām, tur vinnēja, un tad pat laikā Latvijas politiķi izsaka atbalstu. Tieši tā, tas ir vienkārši šokējoši, ka viņiem notiek atbalsts. Notiek tiesāšana šeit. Un jūs tiekat iebāzt cietumos. Pat galvenais, ka tiesas, ka jau izmeklēja šo lietu. Jā, tātad, faktiski bija divas puses. Jā. Skaidrs, ka no abām pusēm bija kaut kādi pārkāpumi. Ja, teiksim, ja būtu objektīvi izmeklēšana, tad būtu acīmredzot absolūtātie gan dumpinieki, gan policisti. Ja viens policists kaut gan ir neskaitāmas liecības, tad pilna ar pārsniegšanu no policijas puses. Arī dokumenti apstiprinājumi, tam ir video materiāli un tā tālāk. Man acs priekšā notika vairāk šā pārkāpuma, ka, teiksim, atpārti cilvēku, kurš netuvis, jā, trietā vai, teiksim, Edgaram Gorbaņam viņš šāva atceru kumijas klodu, un pēc tam policijas amatpersonas meloja, ka kumijas klodas nav bijušas. Un pēc tam mūsu procesā bija liecinieks, policists, kurš apsūdzības liecinieks, kurš atnāca slims liecināt un bija jau aizmirsis to gadu vai diviem, kas jāsaka, un kad viņam pajautājām, viņš teica, ka viņš pats ar šautēm, nekaujas šautēm, kā viņš saucās, un jautājām, kāda viņam bija, kāda viņam bija munīcija šeit šautēm, viņš teica, ka tikai gumijas lodes, ka viņam gāzes lodes nav bijušas vispār izsniegtas. Un tu šito dabūji uz video? Tu šito uzrakstīji? Policijas melodiem. Un mani arī nolika tasietām rokām un nolika tīši tādā vietā, ka rikošetā no Saeimas sienas bruļekņiem un vēl piekodināja policisti. Tagad paglūzim akmeņiem, ja, un man sprīž attālumu no galvas nokrita bruļekmenis, un es nevarēju pat galvas apsekt, ja, aizsekt. Tad no policijas puses bija daudz smagāks krimināla pārkāpums Latvijas krimināla likuma izpratnē pret mani, ja, tikšu dzīvības apdraudēšana, nekā no manas puses, teiksim, pret policiju, ja, kad es metu pa Saeimas lokam akmeņus, ja, kā savu politisku, tiksim, uzskatu pausmē, ja, un varbūt kādam policistam ķiverē, blokus nopirkt rikuši. Skaidrs. Bet es par to rakstīju prokuratūru. Prokuratūra atteicās ierosina lietu, ja, viņi atteicās. Tad šis process ir bijis, jau pēc savu uzstādījumu, viņš ir neobjektīvs, tik vienos vārdos. Manuprāt, tur vajadzēja, man nošokēja tas, skatoties to procesu. Mani nošokēja tas, skatoties procesu tieši tiesā, kad tur figurēja kaut kādi tur siena, kaut kādi stikli, logu, bet tas, ka jūs kā pilsoņi bijāt zaudējuši tik daudz dēļ kriminālām bankām, dēļ darba tirgus zuduma, tos aprēķinus neviens neveica vispār.
Nu, tieši tā, tas cēloņu un iemeslu jautājums. Es tiesā griezos, un tā skaitā arī lūdzu uzaicināt lieciniekus, lai šos sabiedriskās cēloņus, kas viņam notika un 13. janvāra tiesa konstatēts. Kāpēc tas lūdzu uzaicināt vairāk kā 100 lieciniekus, tā skaitā politiķus, krišos politiķus, ekspertus, politologus, ekonomistus un tā tālāk. Tad varētu saprast šīs cēloņus, bet tiesa to nevēlējās. Viņa vienkārši uzaicināt 5 lieciniekus. Kādus? No tiem tikai viens bija tāds, kas ir eksperts ekonomiskais, Oslēķāns. Viņš arī skaidri liecināja, ka viņš prāt 13. janvāra notikumi, jo mums arī inkriminēja par skādi, ja notiek. To gan no viena nepiedzina, jo viņi nesaprat, kā to var sapratīt. Uz galdiņu jāsapalēc, nepārsūdz. Bet viņš skaidri un gaiši pateica, ka kopumā ņemot, ja, šie te notikumi, ja, tā skādi, ko viņi nodarīja, par kādām atsevišķām mēkām, ir krietni mazāk par to labumu, ko viņi nesat, ja, ka Rīga Latvija nāca, lai arī vēl aizvien bezkaunīga, tomēr mazāk bezkaunīgāka valdība, ja, kaut kāda politiskā ētika tam uzlabojās nedaudz. Un faktiski tas ekonomiskais ieguvums, viņš pamatoja skaitļiem, ja, ekonomiskais ieguvums no šiem te revolucionāriem notikumiem bija lielāks nekā tā skādi, kas tam jau vakar tika nodarīta, ja, ko mēs tiesā pierādījām, bet, tā kā nav nepiedzina, tad tiesa arī to daudz nevar šo te. Saki, lūdzu, vai ir kāda To, kas ir tie cēloņi, to mums arī neizdevās liecinieks tāds uzliecināts. Vienkārši tiesa, gan tiek no otru instances atteicis liecinieku uzliecināts. To kā prasa, lai uzliecināts, bet tiesa saka, visu, un tu nevar nepiekrīt. Saki, lūdzu, tie materiāli, ko tu filmēji, viņi kaut kur ir pieejami internetā? Ko es filmēju? Tu arī filmēji. Pēc tam, kad es ieraudzīju, ka tu filmēji, es pārstāju filmēt. Bet tas ir ielādēts internetā, tavi video materiāli. Viņi ir manā YouTube kontā, jā. Es neatrādu viņu. Man nav daudz, man ir tikai... Man aizliedz filmēt. Viņi kaut kādā 2. vai 3. sētā man aizliedz filmēt. Un pēc tam es prasīju vairāk reizes sakam, jo formāli pamatojuši to, ka tāds advokāts Bite, kas pārstāvēja Aušķiniekus, tur Zakarčenu, un tas pateica, ka viņi tā kā pret. Un formāli tāpēc aizliedza, bet viņus drīz vien izdalīja atsevišķā procesā. Un tad es lūdzu atļaut, ja jau tos, kas bija pret apsūdzētie, tagad ir izdalīti, un kāpēc tad... Bet tiesai negribējās, viņi noraidīja vienā galvā instancē. Otrā man atļāva veikt audio ierakstus. Lūk, un tad es, man ir YouTube ielikts tā pirmā sēde, kur tu arī filmē, tā man ir ielikt. Es varēju normāli filmēt. Tā bija otrā. Pirmās es filmēju vienu pati. Pati pēdējā apelācijas instance ir mana galva, kur viss faktiski ir izstāstīts. Un šī galva runa ir arī teksta veidā ar visiem dokumentu kopijām, kā bildēm Delfosijās. Tā kā, tas viss. Jā. Un saka, lūdzu, vai ir kāds apkopojums, cik daudzi cilvēki nokļuva cietumos un kādi ir sodi šiem 69? Es nezinu. Kas paliec? Kāda bija šī kāda bija tiesas uzstādījums? Es arī uzskatu, ka tas pilnīgi nepareizi, ka tā tas notiek. Tiesas uzstādījums bija formāla pazemošana. Respektīvi, viņi pieprasīja, lai cilvēks atzīst vāju. Ja? Bet tam nav sirds vienkārši tā. Jā, atzīstu. Un tādā gadījumā sodi bija mazāki. Pieņemsim kādas tās darba stundas, sabiedriskā darba stundas vai kaut kāda naudas soda. Teiksim, 40 vai 80 stundas, kas ir 1 vai 2 darba nedēļas. Vai naudas sods tur, teiksim, 1,5 tūkstošu latu. Ja?
kas arī nav tik traki salīdzinot ar to, kas teiktu panāktību. Tātad tiem, kas atteicās, faktiski tiem, kas palika pie sava, kas uzskatīja, tātad nevis gadījumu cilvēkiem, ja, bet tādiem, kas gāja tur politikās pārliecības dēļ, kas atteicās atzīt kaut kādu vainu, teiksim, es atzīmu rīcību, jā, es esmu vietas Saeimas Logika Markovičs, bet es šī rīcībā nesaskatu vainu, un es neesmu gatavs teikt, ka es atzīstu vainu, ja es vainu nesaskatu. Nu, lūk, man par to vien iešķieba tad gadu un 8 mēnešu nosacīt, kas ir diezgan daudz. Tas vēl kādam iedeva tik daudz? Tas ir pieti. Kas? Tu tev laikam visvairāk pa visiem iedeva? Kas iedeva? Vairāk par visiem tev iedeva? Nē, vairāk maniem 2 gadi, bet tur skaidrs, kāpēc viņam 2 gadi nosacīt, jo viņš bija tas, kas faktiski ar vienu sitienu apkaunoja šo te Omon vienības valsts komandieru tāpīšu, kurš tur aizripoja viņam ķiperi nokrīt. No tā. Un tas ir uzfilmēts, ja? Jā, tāpēc viņam iedeva vairāk. Ir daži, kas seš, bet tiem ir tā šņaba goda, un tiem bija kaut kādi jau kaut kādas nosacīties sodi pirms tam, respektīvi tādam, kas bija pilnīgi tīri papīri, ja, tādam, no tādiem es vienīgais, pirms šobrīd ir reāls cietums. Nu, lūk, un izrādījās, ka pirms 10 gadiem pēc Jūdiem iniciatīvas ir mainīta nosacītā soda sistēma, ir izveidot tāds probācijas dienests. Nu, es teiktu tādu vienkārši iestādi, ja, un šis te probācijas dienests gan tos sodīt, un man lika pie viņu iet un saskaņot ar viņiem grafiku, kā es dzīvošu. Es atteicos to darīt, es netaisos pakauties šādam spiedienam. Un tā kā es atteicos to darīt, tad viņi iesniedz tiesā par reālu sodu izpildu. Un tur arī ir savas normas, kā var izskatīt šo te reālu sodu izpildu, un kā tas jādara. Teiksim, pēc piekritības tas jāskat pēc deklarētās dzīvesvietas tiesā. Nu, tur ir nianses, ja, un pats galvenais, ka jāskata arī kopsakarībās, ja, tad ir probācijas dienestam ir mērķis resocializēt šo te sodīto personu. Un krimināla likuma mērķis arī ir, teiksim, atbilstoši nodrošināt kaut kādas sabiedrības intereses, ja, lai tiesa, izskatot šo te jautājumu par reālu sodu izpildu, vispār, pirmkārt, pārkāpa vairāk šos te formālās prasības, ja, par piekritību, par, kas tur vēl kaut kāds bija formālās prasības, ja, un otrkārt, pats galvenais, ka viņi neskatīja pēc šī te mērķa, ja, vai tas, ka, teiksim, viņi iesēdina cietumā, vai tas tiešām šo man šādu personu resocializētu. Viņš tas neinteresē. Saki lūdzu šai sakarā man viss šokējošākais šķiet tas, ka tu taču esi 3 mazu bērnu tēvs. Par kādu resocializāciju mēs runājam, ja? Tas taču ir ģimenes graušanas pasākums. Tas ir pilnīgs svietas. Tāpēc, te ir tāds absurds. Vispār, viss šis process parāda Latvijas tiesu sistēmas stulbumu, ja? Viņas absurdumu, viņas nepamatoti tiesnešu stulbumu un tiesnešu bezkaunību. Es gribētu pārformulēt to. Mūsu likteņus, bet viņi atļaujās to darīt nekvalitatīvi. Nē, tā ir krimināla, šitas ir krimināla tiesvedība, ko viņi pret tevi ir veikuši un pret tavu ģimeni.
Faktiski jā, par šādām lietām vajadzētu rīkot starptautiskus protestus šādus ietvešu sēdiem. Jā, bet tu saproti, ka tas jau ir atkarīgs no kaut kādām... Mēs taisamies kriminalizēt šo tiesu korporāciju, tiesvedības korporāciju Latvijā kā tādu. Mēs kriminalizēsim. Es personīgi... Jā, viņi piesadz viens otru, jā, tā ir. Un tie, kas ir, es teiksim, runāju ar vienu Saeimas deputātu, kurš ir augstu rangu tiesnesis bijušais, viņš kad opozīcijas viņam teica, ka nav rīktīgi. Viņa atbild bija, jūsuprāt, Latvijas tiesu sistēmā ir problēma, manuprāt, problēma nav. Labi, sistēma. Viņš ir šīs sistēmas auglis un viņš nesaskata nekādas problēmas. Jo īstenībā jūsu, it sevišķi tava loma šeit ir izcili svarīga, jo tu jau esi bijis ļoti aktīvs sociāls darbinieks un tu esi arī politiskajā dzīvē iesaistījies ar savu pēdējo partiju uzreiz pēc šī dumpja un parādījis sevi kā varens ķēniņš maniem saprašanā, ja? Un tu esi pēc savas būtības aizstāvējis savu tautu, savu ģimeni, savus bērnus, ja? No korumpētas korporācijas, kura ir nozagusi mūsu valsti, ja? Un tas ir ļoti atbildīgs un ļoti augstu godājams varoņdarbs, ko tu personīgi esi veicis. Un tu burtiski esi sakrāla persona šobrīd, ja, kura ir nolikta upuru traukā šajā korporāciju konglomerātā, kas šeit mūsu tēvzemē ir izveidojies. Paldies, jā. Nē, savā ziņā tāds ir problēma. Un saka, lūdzu, kā mēs tev varam palīdzēt tīri praktiski? Vai tu esi emigrējis, vai tev bērnus vajag pieskatīt, vai kas te notiek vispār? Nē, man pienāk ziņas, ka policijas mašīna dežūrē pie vārtiņiem, katru pēta, staigā apkārt ar lielu manu bildi rokās. Tā kā man nav citu variantu, kā vien no viņiem slēpties. Kur un kā es to daru, es, protams, publiski šobrīd negribu stāstīt, bet man ir divi varianti, vai slēpties, vai sēdēt cietumā. Tā jau nav izvēle. Izvēle tīri akadēmiski sākas tad, kad ir 3 labas izvēles. Un... neko darīt, nebrauc pēc pa lietu. Vienkārši, es cietumā noteikti nedrīkst nonākt, jo tādā veidā, tad arī, teiksim, pagaut veselību un dzīvību. Es neesmu gatavs spēlēt pēc viņu noteikumiem. Ja man saņems kaut kāds ietvērs vai kā, tad es viņu režīmu netaisos paskaties. Ja? Un tas nozīmē, ka tur visādā veidā mocīs un es vienīgais ierocis, kas būs manās pakāt būs bats streiks un tas arī ir veselībai par skādi, ja? Tāpēc kaut kādā veidā ir tomēr jācenšās saglabāt dzīvību. Un tad tavi bērni tevi nevar satikt šobrīd, un tava sieva arī tevi nevar satikt, kas ir vispār, tev varēja būt vēl, kā bija pirms 100 gadiem, mums bija ģimenes, kurās bija 15 bērni, vai ne? Un tu nevari nemaz vairs savus ķēniņdēlus un ķēniņmeitas veidot. Protams, bieži satikt nevar, kaut kā jau mēs attīstīsim. Tas ir vispār noziegums pret tavu ģimeni, pret tavu dzimtu, ja? Un pret visu mūsu tautu, kur mums ļoti pietrūkst šie folkloras pasākumi, kurus tu piedāvāji mums, un arī šie deju danču pasākumi, kurus tu piedāvāji šajā nāves nometnē, kas te izveidojusies, viņi bija pilnīgi neaizvietojami, ja? Nē, redzi, tā ir. Tagad teikt, ar pierunāšanu, ja, visādas resmas valsts sekretārs ved uz Latviju
kundei īpaši aprūpē, lai labi justos, bet tālīpat laikā cilvēkus, kas tiešām ir patrioti un ir ļoti daudz darījuši Latviju labā, bet pretēji kaut kādai oficiālai nostādnē, jā, bet tas nozīmē, ka tiešām Latvijas labā, jā, faktiski no īstumi Latvijas sabiedrības, jā, un terorizē, atklāts terorizē, veids teroru pret, tagad arī tavu ģimeni vēl apkārt mājai tur braukā, nu vienkārši šausmas. Es tev tikai gribēju pateikt, ka lūdzu paskaties mūsu deklarācijas pamatiedzīvotāji labie.lv, ja? Un tai pašai policijai ir pēc mūsu rīkojumiem, ko mēs esam iesūtījuši jūnija beigās jau, kad bija vēl prezidentūra it kā Latvijas, tātad viņai jābūt izsūtītai pa visām valstīm Eiropas Savienībā, viņiem ir jāievēro pamatiedzīvotāju deklarācija. Un tajā ir teikts, ka policijai ir jāpilda pamatiedzīvotāju ķēniņu rīkojumi. Un šajā deklarācijā ir rīkojums, ka policijai ir jārūpējas par pamatiedzīvotāju tiesībām. Un šī gadījumā es ļoti tev iesaku pabeigt ķēniņu kursus latviešu biedrībā un oficiāli kļūt par latviešu ķēniņu. Un tas tev kā jau akadēmiķim viens nedēļas darbs, es domāju, ja? Mums ļoti pietrūksti tādu varoņu kā tu, nedzimst bieži tautai, un ļoti gaidīsim tevi ķēniņu lokā. Nu, skatīsimies, kā būs ar laiku. Šobrīd jāpapēc vērtīt disertāciju, jā, es nezinu. Bet par to palīdzēšanu, jā, tas šobrīd pie palnās ir makmā publicitāte. Ja, teiksim, kāds par jūsējiem var uzrakstīt kaut kāds rakstus un ielikt, nezinu, Dropbox vai kādā citā lielā portālā. Tas ir labākais, ko var izdarīt teicis labā par šo jautājumu. Jā, izplatīsim šo mūsu informāciju, un šis video rullītis būs tuvākajās dienās informatīvajā laukā. Un milzīgs paldies, Ansi, ka tu atradi laiku piedalīties šajā intervijā un seko lūdzu līdz šai konferencei tiesai un baudi to, ka mēs šīs korporācijas, kas terorizē tavu dzimtu, kriminalizējam. Labi. Lai to! Lai sokas. Visu labu!